Tur, kur tavu likteni izlemj citi, tev ir jābūt klāt. Tev ir jānobalso par tiem, kas pēc tam pieņems lēmumus par tavu dzīvi. Mani sauc Laila Balga, un es strādāju nevalstiskajā sektorā jau vairāk kā 30 gadus. Mans darbs ir sabiedriskā organizācijā, kas ir ar mērķiem cīņā pret nabadzību, un mēs strādājam Eiropas līmenī. Un šajā saistībā arī ļoti daudz ir starptautiski projekti, kurus es vadu, un ļoti daudz cilvēku sūta mācīties uz ārzemēm. Politikā es esmu no 1989. gada, kopš nodibināja Latvijā Sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Šobrīd man politikā rūp attīrīšanās. Es ļoti uztraucos par to, ka ir krities politiķu, vadošu cilvēku valstī, arī nosacīt pat nevalstiskajā sektorā morāle, ētiskie principi, parādās ļoti dziļa vulgaritāte, kas mani satriec, redzot mēdīju informāciju, un es šodien gribētu, lai politika no tā attīrītos. Eiropas parlaments ir likumdošanas institūcija, kā mēs visi zinām, un šai brīdī, ja pastāv Eiropas Savienība, tad nevar nebūt arī Eiropas parlaments, kur tiešām pār par 700 balsu cīnās par to, lai būtu pareizi likumi, lai dzīvotu Eiropas Savienībā cilvēki līdzsvarotāk, bagātāk, vienādāk un bagātie palīdzētu nabagajiem. Cilvēkam es tā vienmēr uzskatu, ka ir jāpauž savs viedoklis. Un nav svarīgi, vai tas ir mazas pašvaldību vēlēšanas, jeb ļoti svarīgais Eiropas parlaments. Tur, kur tavu likteni izlemj citi, tev ir jābūt klāt. Tev ir jānobalso par tiem, kas pēc tam pieņems lēmumus par tavu dzīvi. Un Eiropas parlaments pieņem lēmumus, ļoti nozīmīgus lēmumus saistībā ar darba atalgojumu, minimāliem ienākumiem, par bezpajumtniecības politiku, ar kuru mēs šodien arī strādājam, par to, ka pensijas varētu būt regulētas ar noteiktiem bāzes skaitļiem. Tātad ir svarīgi, ka Eiropas parlaments ietekmē tavu dzīvi. Un ja tu nebalsos par saviem cilvēkiem, kas tur var pieņemt lēmumus, tad jau tev arī nebūs ne pensijas, ne atalgojums pieklājīgs, ne arī tīra pilsēta bez bezpajumtniecības. Es domāju, ka progresīvo cilvēki un mani kolēģi šodien ir tie cilvēki, kas ir tīri, kas ir godīgi cilvēki. Un visbriesmīgākais ir fakts, ka viņus progresīvos un arī mani tai skaitā mēģina nomelnot ar vārdu "mēs jūs nesaprotam". Un šajā brīdī es redzu, ka cilvēki nevēlas pieņemt savādāko. Progresīvie var veidot pilnīgi citu dzīves līmeni, citus morāli, citus principus, lai, teiksim, politika veidotos ne tikai Latvijā ar gaišu skatījumu, ar atvērtību, ja, bet arī visā Eiropas Savienībā var ietekmēt, ja tiks ievēlēt parlamentā.